2004. gadā Ainārs Gulbis ieradās pie Miervalža Poļa ar lūgumu uzgleznot nevis viņa portretu, bet Paradīzu un Elli pēc Tantes dievišķās komēdijas. Īpašniekam ir absolūtas tiesības uz tam piederošu lietu. Īpašuma tiesības ir absolūtas tai skaitā attiecībā uz to, ka īpašnieks var šo lietu mainīt, grozīt, noslēpt, atstāt sapelēšanai, lai cik sapīgi tas nebūtu, vai iznīcināt. Kaut kādā ziņā es varu apsveikt Miervaldu Poli ar to, ka tagad viņam ir viens neiznīcināms darbs. Jo caur šo stāstu, caur šo aktu šis darbs ir iekabināts mūžībā līdzīgi kā Homēra Iliāda. Un saprotiet, mums beidzot, tai mūsu mākslas vidē, es gribētu teikt, ir patiešām viens, var pat atļauties teikt, tāds savu veidu pikantums, stāsts par šo, teiksim, par tām kaislībām, kas mākslas pasaulē var notikt un ko var raisīt māksla. Tad iespējams šajā gadījumā Ainārs Gulbis ir uzlicis zīmogu ar uguns palīdzību ļoti specifiskā veidā. Un šis darbs ir pārgājis jau kaut kādā, es nezinu, arhetipiskā kopējā atmiņā. Labdien visiem šajā lietainajā un tomēr vasaras dienā, jo grozies kā gribi, vasara ir klāta. Šī ir Olas sarunu 6. diskusija, īpaša, mazliet neparasta, vairāku apsvērumu dēļ. Pirmkārt, tas var būt tāds mazāk svarīgs notikums skatītājiem, vairāk mums pašiem. Ir gads kopš pirmās diskusijas, neticamā kārtā tiešām ir aizritējis gads, un jāsaka, ar katru diskusiju tā kļūst, es atļaujos domāt, populārāka, jo cilvēki piesakās aizvien straujāk, un mums par to, protams, liels prieks. Otrs iemesls, kāpēc šī diskusija ir īpaša. Iepriekš visas sarunu tēmas izdomājām mēs, orientējoties nevis uz to, kas ir karsts vai ļoti tāds aktuāls, bet vairāk uz to, kas ir patiesi svarīgs, bet šo tematu mums piespēlēja, varētu teikt, pat dzīve. Proti, pirms mēneša šeit Olā tika atklāta izstāde, Miervalža Poļa gleznu izstāde, un jau faktiski ar pirmo dienu raisījās diskusijas, es pat teiktu vētrainas diskusijas par izstādes centrālo objektu, par Miervalža Poļa uzgleznoto uzņēmēja Aināra Gulbja portretu un to, kāds liktenis to ir sagaidījis. Es gan uzreiz gribu teikt, ka šis notikums ir tikai tāds atspērienu punkts mūsu sarunai. Mēs uzskatām, ka balstoties uz to, mēs varam runāt par diezgan plašu tēmu loku. Par mākslu, par ētiku, par mākslas lomu dzīvē, par mākslas trauslumu un laicīgumu, un tai pašā laikā spēku un pārliecīgumu. Mans vārds ir Anna Pēpiņa, es esmu žurnāliste, redaktore, un man ir šoreiz veseli 5 sarunu biedri ierasto 3 vietā, un tas ir 3. neparastais diskusijas aspekts, jo tik daudz nekad nav bijis. Un tāpēc es ņemšu rokā gudrības grāmatu, lai pareizi ar visiem iepazīstinātu, visiem pareizi nosaukt titulus. Tātad, diskusijā piedalās, es sākšu no otra gala. Māra Lāci, mākslas zinātniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore. Labdien! Es pēc saraksta. Lauris Liepa, viens no Latvijas vadošajiem zvērinātiem advokātiem, konstitucionālo un cilvēktiesību ekspertiem. Ir pareizi, ja? Jā, labvakar. Una Mēstere, mākslas portāla Arteritorija.com redaktore, Miervalža Poļa izstādes līdzautore. Labvakar. Kaspars Eichmanis, filozofs, filozofijas doktors, un es tomēr nolasīšu Dženģī Universitāte Taivāna. Viņš teica, ka nav obligāti, bet man ļoti patīk, kā tas skan.
Eksperts budistu filozofijā, apziņas teorijā un Ķīnas vēsturē. Laukiem. Un Artūrs Virtmans, mākslinieks ar starptautisku pieredzi, kurš vairāk nekā 20 gadus ir darbojies Ņujorkā. Man patīk vārds darbojies, kas ietver laikam ļoti plašu loku. Jā. – 1954. gadā izcilējam angļu valsts vīram Winstonam Churchillam palika 80. Britu parlamenta deputāti nolēma viņu iepriecināt un šai gadadienai par godu uzdāvināt viņam portretu. Šo portretu pasūtīja tā laika pietiekami prominentam māksliniekam Sutherlandam, un, kad portrets bija gatavs, tā pasniegšana noritēja tādā ļoti svinīgā atmosfērā. Visi aizturēja elpu, gaidot mirkli, kad tiks norauts tas priekškars no gleznas, kāda tad būs reakcija. Winstons Churchills paskatījās uz šo darbu un teica, tāds modernās mākslas eksemplārs, šajā vārdā ieliekot visu iespējamo ironiju un sarkasmu. Šo gleznu viņš aizliedza jebkuru eksponēt, sievai lika nobāzt vis tālākajā stūrī un galu galā iznīcināja. Tā vismaz vēstīja leģenda. Vai tā ir patiesība, līdz galam nav skaidrs. Es pieļauju, ka varbūt mākslai tuvāk cilvēki varētu man pat palabot, bet leģenda vēstīja, ka glezna ir iznīcināta. Un tie, kas ir skatījušies seriālu par angļu visu karalisko ģimeni, The Crown, tie noteikti šo gleznu ir redzējuši, un šī glezna ir veidota jau, protams, datortehnikā un tikai izskatās pēc īstās. Stāsti par to, ka gleznu likteņi ir ļoti dažādi, un tas, kas ir noticis ar Aināra Gulbja portretu, nav ne pirmais, ne unikālais gadījums vēsturē. Un tieši tāpēc ir interesanti paskatīties plašāk, dziļāk un varbūt arī bez tādām ierastajām robežām uz šo stāstu un to, kādas nospiedumu tas ir atstājis. Bet pirms mēs turpinām diskusiju ar visiem, es gribētu laikam Unai dot vārdu. Es nezinu, vai visi ļoti precīzi zina pašu to stāstu fabulu, kā šī glezna tapa un kā tas vispār notika. Tāpēc Una izstāstīs to īso notikuma CV, tā varētu teikt, lai ja nu kas nerodās baumas par to, kas nav bijis. Tā varētu teikt. Paldies, Anna. Es varbūt ļoti īsi par šīs izstādes tapšanu, jo arī šī glezna šeit ienāca būtībā kā dzīves piespēlēta. Tas nebija mūsu mērķis izstāstīt šo stāstu tādu, kāds viņš izvērtās. Mēs, veidojot šo izstādi, kas ir veltīta vienam noteiktam posmam Miervalžu poļa daļradē, vēlējāmies eksponēt tikai vienu portretu no visa plašā klāsta, tādēļ, ka šis portrets ir pilnīgi savādāks, atšķiras no visiem pārējiem. Un šo portretu, izņemot Aināram Gulbim ļoti pietuvinātus cilvēkus, neviens nebija redzējis. Māra noteikti neļaus man samelot, kad šo darbu vēlējās eksponēt arī Latvijas Nacionālais muzejs izstādē, kas bija veltīta Miervalžu poļu portretu glezniecībai. Bet Ainārs Gulbis toreiz bija atteicies, sakot, ka šis darbs ir ļoti privāts. Šis darbs tapa 2004. gadā. Bez tā, ka Ainārs Gulbis bija ļoti zīmīga personība 90. gados Latvijā. Viņš bija ārkārtīgi veiksmīgs uzņēmējs, ko jūs droši vien zinat. Arī dažādu vētru un dziņu pārņemts personāšu, līdzīgi kā Miervaldes Pols pats. Un Ainārs Gulbis bija mākslas kolekcionārs, un viņš tiešām pazina, juta un sajuta mākslu. Un ar Miervaldu Poli viņi bija draugi un arī kāršu partneri. Lūk, 2004. gadā Ainārs Gulbis ieradās pie Miervalžu poļa ar lūgumu uzgleznot nevis viņa portretu, bet Paradīzu un Elli pēc tantes dievišķās komēdijas. Miervaldes Pols padomāja,
tā ir mana interpretācija, bet droši vien saprata, ka tā ir viņa arī iespēja izdarīt mākslinieciski kaut ko, kas varbūt citādi neizdotos. Un viņš pajautāja Aināram Gulbim, vai viņš piekristu, ka viņš iegleznot tur arī viņu. Gulbis esot padomājis un piekritis. Un līdz ar to viņš kļuva par šīs gleznas centrālo personāžu. Vēlāk darba nosaukums ir Aināra Gulba portrets, bet principā Miervaldes Polis tur ir savienojis viņu abu Vētras un Dziņas kaislības, savu lielo mīlestību pret vecmeistariem, jo šajā gleznā ir 5 gadsimti. Tur ir fragmenti gan no Engra erotiskākā darba, ko viņš radīja 80 gadu vecumā, gan no Ticiāna, gan no Velaskēza, Karavadžo, Tenīra jaunākā. Tas, kas atbilda tā laika realitātei, ir Venta. Ventas upe, kas redzama gleznā plūstot, un to varēja redzēt arī no Aināra Gulbja kuldīgas īpašuma loga, alus pudeles, un Ainārs Gulbis pats pēc pirts, tā teikt, imperatora togā. 2004. gadā, kad šis darbs pie viņa nonāca, viņš visu laiku arī atradās viņa īpašumā Kuldīgā. Un tajā laikā viņš bija savas biznesa karjeras un arī, es domāju, nosacīti politiskās karjeras, kurā viņš bija ļoti klātesošs zenītā. Bet gāja laiks un, protams, viņš daudz ko pārdomāja, jo tas laiks, kad Ainārs Gulbis veidoja savu biznesu, bija, tā teikt, mežonīgais kapitālisms ar visu no tā izrietošo, ko viņš izdzīvoja ar vērienu. Un viņš mēģināja rast atbildes uz daudziem jautājumiem, kas mūs katru piemeklē, un viņš sāka iet savu garīgo ceļu. Un tas bija saistīts ar daudzām lietām. Viņš ļoti daudz lasīja filozofus un antīkos grieķu filozofus, bet dzīvi viņu saved kopā ar Amazonas indiāņiem, ar Hunikuni cilti. Un viņam šķita, ka varbūt tas ir tas veids, kā viņš varētu mēģināt risināt arī kaut kādas savas iekšējās lietas, tostarp atkarības. Viņam bija ļoti spēcīga alkohola atkarība. Un tajā mirklī, ka viņš bija vienā no tiem saviem zemākajiem punktiem, viņš saprata, ka viņš nespēja vairs arī būt kopā ar šo darbu, kas principā iemieso visu to, no kā viņš grib atbrīvoties. Un viņš pieņēma lēmumu, kas bija izaicinošs, ņemot vērā, ka viņš tiešām mīlēja mākslu un kolekcionēja mākslu. Viņš pieņēma lēmumu šo darbu ceremoniāli iznīcināt. Tas nebija lēmums, kas tika pieņemts afekta stāvoklī. Tas bija ļoti pārdomāts lēmums. Un šī ceremonija tika veikta kopā ar Amazonas indiāņiem. Un šī glezna būtībā tādā ļoti svētā rituālā tika atdota ugunī. Viņš gribēja par to pastāstīt Miervaldim Polim un uzaicināt viņu piedalīties šajā rituālā, jo kaut kādā veidā tas arī atbilda Miervalžu Poļa performancēm. Bet pēdējā mirklī viņš pārdomāja, jo saprata, ka tas viņa nodoms var neizdoties. Pēc tam viņš gribēja Miervaldim Polim par to izstāstīt, bet viņa pēdējā tikšanās beidzās ar kāršu partiju, bet stāsts palika neizstāstīts. Dažādas baumas virmoja, bet tajā mirklī, kad Gulbis pirms pusgada aizgāja, mēs bijām šīs izstādes tapšanas vidusposmā, un mēs meklējām šo gleznu. Un tad arī mēs uzzinājām šīs gleznas stāstu, un tā kā Aināra Gulba vēlme bija šajā stāstā dalīties, būtībā tam apliecinot mākslas spēku tādā vispatiesākajā nozīmē. Un viņš nebūtu nelepojās ar faktu un nerekomendēja, kad ir jādedzina mākslas darbi, bet šis darbs bija posms viņa paša cilvēciskajā ceļā, lai viņš kļūtu labāks. Un tad mēs pieņēmām šo lēmumu, šo stāstu izstāstīt. Šis darbs nav izstādes centrālais objekts, jo man gribētos tomēr cerēt, ka izstādes centrālais objekts ir Miervalžu Poļa oriģināli darbi, kas ir apskatāmi un arī publiski nav pieejami, jo atrodas privātu kolekcijās, un šobrīd Olā tā ir unikāla iespēja viņus redzēt.
Bet viņš par tādu izvērtās. Mums ir Daiga Rudzāte, kas ir izstādes līdzkuratore, arī par zināmu pārsteigumu, jo mēs sākotnēji domājām, ka tas ir mūsu uzdevums izstāstīt stāstu, jo šis stāsts ir daļa šobrīd no mākslas vēstures. Un ļoti nozīmīgi to bija izstāstīt arī pašam Miervaldim Polim, ko mēs arī izdarījām. Bet ažiotāži, kas ap šo stāstu uzvirmoja, pilnībā tā kā šo cilvēcisko aspektu pabīdīja malā. Un tur parādījās pilnīgi citi aspekti, kas kaut kādā mērā mūsos arī raisīja pārsteigumu. Arī par mūsu pašu cilvēcību kaut kādā mērā un mūsu attiecībām ar mākslu un to, ko mēs dēvējam par mākslas spēku un to, kāda ir mākslas loma vispār cilvēku dzīvē, jo cilvēks no mākslas nav atdalāms. Tas būtu īsumā. Nesanāca man tik īsi, Anī, piedod. Nu, nekas toties izsmeļoši. Māra, es gribētu tagad jums jautāt. Jūs zināt, noteikti bezgalīgi daudz gleznu stāstu un mākslinieku stāstu. Kādā jūs gaismā redzat šo stāstu? Labdien, klātesošie, un paldies par jautājumu. Es ar dziļu interesi klausījos Unas meistares stāstīto, jo, jāsaka, jau kā ir, nu nav būts klāt pie tik dramatiskiem notikumiem, kas, nu, es gribētu teikt, tas ir viens no dramatiskākajiem, kas vispār latviešu mākslā šobrīd, nu, teiksim, tā kā izceļās virspusē. Stāsts ir ļoti interesants, jo 2016. gadā, kad mēs vērām vaļā Mākslas muzeja ēku pēc rekonstrukcijas, tad mēs vērām vaļā ar aktuālo izstādi, tā bija Miervalža Poļa darba izstāde. Un jā, mēs patiešām gribējām eksponēt arī šo 5-metrīgo darbu, gleznojumu, kas bija paņēmis 5 gadus no Miervalža Poļa arī, teiksim, dzīves, to gleznojot. Un, jo tā viņa no tā darba veids, kā viņš glezno, ar šo te mazo, kā saka, otiņu tā kā tupinot, ja, tas ir ārkārtīgi sarežģīts un paņēmiens, un tas prasa laiku. Un mums likās, ka tā ir patiešām izcils darbs tādā, tai brīdī vairāk kā tāda kompozīcija, daudzfigūru kompozīcija, kādas un ļoti liela izmēra, kādas latviešu mākslā nemaz tik daudz arī nav. Toreiz notika sarunas ar Aināru Gulbi arī, un viņš teica nē, kategorisku nē. Mums ļoti daudz savus gleznotos portretus izstādīja, Gulbis neizstādīja, neļāva. Bet viņš neļāva ne tikai šo darbu, bet viņš neļāva eksponēt arī pārējos ģimenes locekļu portretus. Ja, un viņš teica, šie darbi, un īpaši šis te lielais, tie nekad netiks eksponēti. Tie ir domāti tikai privātām vajadzībām un nekad netiks eksponēti. Tas bija 2016. gads. Nu, lūk, un tad pienāca tas brīdis, kad es dzirdu, ka būs šeit izstāde, kur tātad tiks veltīta, kuratoris abas veltīs uzmanību Miervalža Poļa, arī ļoti daudz, ka arī tai performatīvai darbībai un atsevišķiem šiem gadījumiem un izpausmēm, un es dzirdu, ka būs arī šī glezna. Un jūs varat iedomāties, man taču vajadzēja tā it kā pietiekami daudz būt jau saprotošai un zinošai varbūt, ja? Bet man vienīgā doma, kas man nodarbināja, kā to 5-metrīgo gleznu dabūšu šeit iekšā, ja? Tā man bija viena doma. Ka to var atrisināt tik vienkārši, kā tas ir atrisināts šeit, man prātā nevarēja iedāgt. Tad, kad es to, un diemžēl es nevarēju piedalīties šeit izstādes atklāšanā, tad, kad man kolēģi un paziņas sāk sūtīt man WhatsApp ziņas, ja, no šī te pasākuma, tad es pasaku godīgi, mans tas
šoks un pārsteigums bija neviltots. Ko viņi rakstīja, drīkst zināt? Nē, man atsūtīja vispirms jau tos visus. Nē, rakstīja vienkārši faktu kā tādu, ja. Tobrīd nekādas emocijas man tur nenāca, ja. Tikai faktu. Tad, kad es tiešām pati aptvēru to, kas ir noticis, tad, protams, vienā brīdī es teikšu godīgi, es tā kā nervozi sāku smieties, un sev teicu vārdus, redz kā. Miervaldes Poļa šis darbs ir ņēmis, tādu ir kā turpinājums visām tām performatīvajām darbībām, kas Miervaldes Poļa daļradē ir bijušas. Un šī ir tā kā tāds vainagojums gandrīz, jā. Pēc tam, protams, radās kaut kāda neizmērojama žēlums sajūta. Es nevaru teikt, ka tas ir izcilākais poļu darbs. Es domāju, es atļaušos tomēr teikt, ka nē. Bet tās ir mans izjūtas tikai. Bet tas, ka tas ir tāds savu veidu unikums, tas ir fakts. Un tagad pēc tam domājot, protams, tur paceļās ļoti daudz jautājumu. Tas ir jautājums par to, ko privātais īpašnieks var darīt ar savu īpašumu, kas ir mākslas darbi. Ko privātais vēl īpašnieks galvenais, un ir īpašnieks, jo šeit Miervaldes Pols ir pasūtījis darbu vēl arī. Viņš ir tā kā līdzautors šim darbam arī savā veidā, mēs varam teikt. Tas, vai tā ir, teiksim, vardarbība pret mākslas darbu, pavisam noteikti. Pavisam noteikti. Jo, mēs zinām, cik negatīvas nāk līdzi tās konotācijas, kas ir saistītas ar mākslas darbu dedzināšanu, ja, vispār, ja. Jo tur jau nāk citas slāņi līdzi. Es pārstāvu muzeju, un es esmu visu mūžu strādājusi muzejā. Muzejiem ir pilnīgi cita attieksme pret mākslas darbiem. Muzeja misija ir saglabāt. Un ticiet man, ja nonāktu tādā situācijā, es ar visiem spēkiem nostātos pret iznīcināšanu. Jūs mēstos glābt. Pavisam noteikti. Es esmu pārdzīvojis Rīgspils ugunsgrēku, tā kā es tur blakus biju visu nakti. Tā kā šeit ir ļoti daudz jautājumu, bet ir vēl arī jautājums par autoru. Un tad es atcerējos, tieši domājot par šīs dienas to tikšanos, es atcerējos vienu darbu no Latvijas mākslas vēstures, kur pats autors skaitās, ka ir samaitājis savu darbu. Tas ir Kārlis Padeks. Kārlis Padeks, un viņam ir tāds ļoti slavens darbs, plēstais pašportrets, kas atrodas šobrīd privātā kolekcijā. Un plēstais pašportrets, tas bija eksponēts 1934. gadā šajā te Vērmans dārza malā. Tā ir tā saucamā izstāde zem Liepām, kur Kārlis Padeks un toreiz Valdis Kalnroze mākslinieks arī sarīkoja izstādi. Un tā ir vismaz teicis Valdis Kalnroze, ka Padeks pats ir sabojājis darbu, iemetot ar akmeni par to darbu, apzināti, jo vajadzēja uztaisīt kaut kādu, tādu drusciņu troksni, lai piesaistītu interesi, ja, publikas. Tātad mākslinieks tā ir arī savu veidu performatīva darbība, un viņš to dara. Liecinieku nav. Arī tam faktam liecinieku nav. Darbs ir saglabājies, darbs dzīvo savu dzīvi, bojāts, darbu nevar norestaurēt un savest kārtībā. Darbs principā lēnām iet bojā. Es atļaušos pateikt, šeit ir arī darba īpašnieks klāt, bet tā ir. Un tas arī ir stāsts. Tātad, ko var, ko nevar.
bet tas bija atkal autors. Tā kā mums pavērās ļoti daudz un ļoti dažādi, teiksim, līmeņi un slāņi, kā runāt par šo tēmu. Labi, šķetināsim. Līmeni pēc līmeņa. Es tagad varbūt, Lauri, jums varētu dot vārdu. Šīs tā kā gaisīgās lietas mazliet ierāmēt, sazemēt, vai ne? Bet varbūt ne, varbūt jums ir cits kāds, nemaz nevajag tik ļoti sazemēt visu un ielikt likuma rāmjos. Nu, juristiem viss vienmēr ir ļoti vienkārši. Un cita lieta, ka ir gan vienai, gan otrai pusē savi juristi, un es nesteigšos pozicionēt sevi tīm Polis vai tīm Gulbis. Ja? Tas droši vien ir šīs sarunas katra individuāls lēmums, kur mēs sevi noliekam šajā diskusijā. Mēs vispār vienojāmies, ka mēs šeit netaisām izmeklēšanas, netiesājam. Tad jau vienkārši. Nē, mēs mēģinām šķetināt līmeņus. Sāksim ar to, ka te ir vismaz 3 dimensijas. Viena, kuru Māra Lāce ļoti, man liekas, emocionāli un izjusti šobrīd aprakstīja, tā ir sabiedrības tiesība piedalīties mākslas darba dzīvē pēc tam, kad tas ir publiskots. Tātad tajā brīdī, kurā autors šo darbu ir radījis, neatkarīgi no tā, vai tas ir publiski vai privāti, sabiedrībā ir tiesības uz to. Tas ir ļoti diskutabls koncepts, un jo vairāk mēs aizstāvam privātu tiesības, jo šis koncepts kļūst blāvāks, bet Latvija pieder pie, var sacīt, tās kontinentālās Eiropas tradīcijas, kurā mēs uzskatām, ka tā ir daļa no sabiedrības ieguvuma, ko dara mākslinieki kaut arī savās darbnīcās. Taču šis sāpīgais, man jāpiekrīt emocionālajiem vērtējumam, šis sāpīgais notikums pirmkārt izgaismo 2 ļoti svarīgas dimensijas. Un viena ir civila likuma no aizlaikiem jau Latvijas civila likumā iekļautā norma, kas paredz, ka īpašniekam ir absolūtas tiesības uz tam piederošu lietu. Īpašuma tiesības ir absolūtas tai skaitā attiecībā uz to, ka īpašnieks var šo lietu mainīt, grozīt, noslēpt, atstāt sapelēšanai, lai cik sapīgi tas nebūtu, vai iznīcināt. Tātad īpašnieka tiesības rīkoties ar sev piederošām lietām. No otras puses ir autora tiesības, un šis jau ir modernais bet arguments. Un arī Latvijas Satversmes 105. pants principā ir būvēts uz šo te, īpašuma tiesības ir valsts aizsargātas, izņemot tos gadījumus, kur ir vai nu publiski interesi, vai šai gadījumā kāda specifiska cita interesi, kuras priekšā īpašnieka tiesības arī ir sarūkošas. Un proti tās ir autortiesību likumā iebūvētās autora tiesības uz, tā skaitā, darba neaizskaramību. Šeit klātesošie noteikti saistībā ar mākslas pasauli zina, ka autortiesības dalās mantiskajās un personiskajās. Mantiskās ir tiesības, ar kurām autors varētu sacīt tā, atvadoties no darba un saņemot, es ceru, pienācīgu honorāru šai gadījumā, varētu teikt, ok, tas ir tavs darbs, tagad rīkojies ar to, kā tu gribi, bet neatkarīgi no tā, ko īpašnieks par to domā un kā īpašnieks ar šo darbu rīkosies, autoram ir tiesības uz personiskajām vai arī dažās valstīs to sauc par morālajām tiesībām, pirmkārt tikt atzītam par šī darba autoru. Otrkārt, un kas patiešām ir ārkārtīgi interesanti un bezdibenīgi, tātad to var, es domāju, ka atkarībā no katra autora personiskajām izjūtām attīstīt un būtībā arī testēt, iesaistīties un neļaut tā darba īpašniekam vai licenciātam lietotājiem šo darbu mainīt, kaut kādā veidā grozīt, un kaut arī tieši tekstuāli tas nav paredzēts, bet es to lasu arī tā, ka autors var stāties pretī un aizliegt darbu iznīcināt, un ja šī iznīcināšana notiek tādā veidā, kas aizskar autoru, var teikt patmīlību, arī tā to varētu formulēt, faktiski arī prasīt pienācīgu atlīdzību par morālā kaitējumu radīšanu. Ja, tā ir mana interpretācija. Es arī netaisos šeit tiesāt, bet šeit ir ļoti 2 svarīgi šie virzieni vai šīs 2 dimensijas. Vienas auto īpašnieka tiesības, kur viņi var teikt, jā, šis darbs šobrīd, un es tiešām mēģinu kaut kā empatizēt un teikt, ka darba īpašnieks varētu just, ka darbs ir tik smags, ka tā ir daļa no, zinām, mērā tās problēmas, kas būtu bijis jārisina. Un iznīcinot darbu, vismaz kaut kādā iluzorā līmenī es tieku vaļā no šīs problēmas, vai šī problēma neskatās uz mani manā ēdama zālē tik pārmetoši, kā tā līdz šim ir skatījusies. Pie šī māksla pret cilvēka, kā lai saka, labsajūtas,
vērtība, vai kā mēs to varētu noformēt. Mēs vēl atgriezīsimies. Bet es tagad gribētu pajautāt Artūram, varbūt faktiski māksla jau ir par robežu pārkāpšanu, vai ne? Nu, ja mēs tā ņemam. Nu, kas tā būtu māksla, kur nekad... Protams, nevienmēr, bet nu tā, ja mēs runājam par mākslas viena no tiem aspektiem. Vai šajā gadījumā var runāt, ka ir pārkāpjot šādas robežas, pārkāptas vēl kaut kādas citas robežas? Es domāju, mums te jārunā par kaut kādu supersubjektivitāti. Tas būs ļoti individuāls sajūtas, ja, vai ir pārkāpts. Protams, mums tādas arī vajag. Vienkārši tas, ko es redzu uz šī darba iznīcināšanas fona, es vienkārši gribu atgādināt, ka liela daļa no mākslas, it īpaši, kas ir grūtāk kolekcionējama, kā instalācija māksla, performatīvā un tāda, kas tika radīta 80. gadu beigās, 90. gadu, 2000. gadu sākumā, viņi visi ir izzudusi. Vai gandrīz vai izzudusi. Ja? Un, var sakot, mēs tagad runājam par tādu ļoti skaistu, tā redzamā aizberga daļu, bet zem tā visa apakšā ir lielāks jautājums par tā kā kopējo sabiedrības atbildību par kaut kādu kultūras mantojumu saglabāšanu. Ja? Jo es eksperimentu kārtā esmu personīgi rakstījis Kultūra Kapitāla fondam projektu, kas saistīts ar mākslas darba saglabāšanu. Tātad nodokļu maksātāja nauda. Kultūra Kapitāla fonds ir finansējis mākslas darba izveidi. Nākošais solis ir, vai Kultūra Kapitāla fonds ir gatavs finansēt mākslas darbu konservāciju, saglabāšanu ilgākam laikam. Un viennozīmīgi atbildi bija nē, mums rūp vairāk jaunradi nekā mākslas darbu saglabāšana. Mums tam nav resursi. Jā. Tas tāds viens aspekts. Vēl par mākslas darbiem runājot, ir jāsaprot, ka mākslinieka rokās, mākslinieka darbnīcā, mākslas darbi tiek iznīcināti konstanti. Procesā viņi tiek gleznoti, nomazgāti, skulptūras tiek būvētas, izjauktas. Ja? Sakot, tā destrukcija ir patiesībā daļa no mākslas darba veidošana. Un tāds vēl viens aspekts, ko es uzreiz gribētu pateikt, ka kaut kādā ziņā es varu apsveikt Miervaldu Poli ar to, ka tagad viņam ir viens neiznīcināms darbs. Jo caur šo stāstu, caur šo aktu šis darbs ir iekabināts mūžībā līdzīgi kā Homēra Iliāde, ja, kas nekad netika uzrakstīta līdz kaut kuram brīdim, bet dzīvoja mutvārdos. Tā kā te ir daudz interesanti aspekti. Tas ir tas, ko mēs runājam īstenībā pirms šī pasākuma, ka šis savā ziņā ir veids, kā glezna ir atzimusi. Pārdzimusi. Jā, bet, protams, ne jau fiziskā veidā, jo pati glezna ir iznīcināta, bet vai kāds būtu zinājis par šo gleznu īstenībā? Ja nebūtu viss šis notikums, Māra, kā jūs? Glezna ir reproducēta grāmatā par Miervaldu Poli, kas apgāds neputns ir izdevis. Un pajautājiet, cik šo grāmatu ir paskatījušies. Tagad zina pilnīgi visi. Piedodiet, tas jau tā notiek. Tas tā notiek, bet tas nekas. Tie, kam vajag zināt, tie uzzinās. Tā kā glezna ir reproducēta, bet te jau tā kā Artūrs runāja par šo nepārtraukto iznīcības procesu, diemžēl tā tas ir. Un iedomājieties, cik daudz mākslas darbu ir radīti pasaulē un cik daudz ir iznīcināti. Un pavisam noteikti ir iznīcināti ļoti labi, nozīmīgi, kas varētu veidot noteikti tā, kā saka, mākslinieka, reģiona vai laikmeta vai kas, teiksim, lielisku kaut kādu slāni atspoguļot, varbūt kaut ko citu, ir iznīcināti un iznīcina jau dažādos veidos. Un es nekad nevarētu arī nenovērtēt par zemu to nākamo vēl slāni, par kur būtu jārunā droši vien, par visiem demoniem, kas moka, kā saka, konkrēti personību, cilvēku. Un kā cilvēki, teiksim, ar to cīnās. Arī tas, man liekas, ir arī savu veidu jautājums. Tad mēs runājam par mākslas terapeitisko spēku, tā varētu teikt, ja? Es gribētu teikt par sakrālo spēku. Tas droši vien precīzāk.
Man šķiet, ka šeit Kasparam varētu būt ko piebilst. Es tā jūtu. Ļoti zīmīgi, ka filosofam pēdējiem. Tad tādi divi aspekti izkristalizējās. Skaidrs, ka ir nosacīti objektīvais un nosacīti subjektīvais. Es vienkārši lietoju to vārdu nosacīt tikai tā iemesla dēļ, ka man grūti iztēloties, ka mēs varētu runāt par kaut kādu absolūtu punktu, no kura mēs varētu raudzīties. Ir skaidrs, ka no objektīvās puses sabiedrībai ir kaut kāds likumdošanas rāmis, kur ietvaros tiek atrunāts intereses. Ir kolekcionētāju, ir muzejnieku vēlmes, ir mākslas radītāja un, attiecīgi, protams, arī mākslas lietotāja intereses, bet mani personīgi interesē tas subjektīvais. Un šeit es redzu ne tikai 2, 3, bet neskaitāms daudz aspektus, par kuriem būtu iespējams runāt. Tikai tāpēc, ka mums ir ierobežots laiks, man drīzāk interesē Aināra Gulbja šis savā ziņā sakrālais gājiens, jo es tur redzu kaut kādu reliģisko dimensiju, par ko Una pirms tam arī pieminēja. Mēģiniet atminēties no jūsu pašu bērnības vai zaļo salātiņu gadiem, kā teica romieši, runājot par jaunību, vai nesenā pagātnē, kad kaut kāda veida priekšmeti, kas jums ir saistījušies ar atmiņām, kas ir traumējošas vai nepatīkams, jūs iznīciniet. Es esmu iznīcinājis neskaitāmas dienas grāmatas, nogriezis attiecības pilnībā tikai tāpēc, ka tās man ir traucējušas, ar terapeitiska nolūka vadīts. Protams, paiet gadiem, rodās pārdomas par to, ka tiek pazaudētas savu veidu atmiņas. Un šajā gadījumā tās atmiņas kaut kādā ziņā ir saistītas vispār ar rietumu civilizācijai, teiksim, mākslas izpratnē, mākslas saglabāšanas izpratnē nozīmīgo nepieciešamību saglabāt formu, kāda viņa tādā veidā ir. Tas, pieņemsim, neatiecās uz civilizācijas citu pusi, šajā gadījumā pieņemsim Āziju. Un kaut kā ļoti interesanti Artūrs ieminējās par to, ka performatīvā māksla ir tā, ka pastāv īsu brīdi un pēc tam viņas nav. Tad tur parādās nepastāvības aspekts. Tas sasaucās ar budistu priekšstatu par nepastāvību, nitya, kas ir ļoti populāra estētikā gan Ķīnā, gan Japānā, kur neskaitāmi autori ir pilnīgi speciāli ar nolūku iznīcinājuši savas kaligrāfijas darbus, tāmas dēļ, ka tas apstiprina nepastāvības principu, un otrs, tas apstiprina kaut kāda veida nepieķeršanos mākslas darbam no jūsu ego viedokļa. Šeit ļoti interesanti, piemēram, Japānā ir tāda Isa svētnīca, kuru jau 1300 gadus ik pēc 20 gadiem pārbūvē pilnībā. Tas nozīmē, ka tur šī materiālā saglabātība vairs nav tik nozīmīga, bet nozīmīgs ir tas rituāls, kura ietvaros tas viss tiek uzbūvēts. Tā ir kaut kāds kopienas darbs, tiek vākti līdzekļi, un līdz ar to kaut kāda netvaramā forma ir daudz nozīmīgāka. Līdz ar to Aināra Gulbja gadījumā tas ir mēģinājums, un tas ir, mēs no psiholoģijas pazīstam, ka šādā veidā cilvēki mēģina tikt galā ar kaut kāda veida aizsprostojumiem, nosprostojumiem, viņu psiholoģiskajā dzīvē, lai izietu kaut kādā mērā uz kaut kādu citu līmeni. Tas ir kaut kāds viņu kopšanas veids. Plus vēl, ja ņem vērā to, kā Una to aprakstīja, ka tas ir bijis daļa no viņa nepārprotami reliģiskajiem meklējumiem. Un ja tas ir saistīts ar Dienvidamerikas indiāņiem, tad no šī šamanisma viedokļa tas ir savu veidu iesvētības process, un iesvētības procesā pārējot no viena posma uz nākamo, jums no kaut kā ir jāšķirās. Cilvēki iesvētības procesā šķirās no sava apģērba vai, pieņemsim, no kaut kādām ķermeņa daļām. No matiem. No matiem, tieši tā. Līdz ar to, attiecīgi, tas tie aspekti ir ārkārtīgi daudz un krāsaini un interesanti. Un man tāds mazliet zeltains jautājums būs. Un šī terapeitiskā darbība bija efektīva? Jā, šī terapeitiskā darbība patiešām bija efektīva, jo Ainārs Gulbis pārtrauca lietot alkoholu. Un pirms tam viņš tiešām bija ar to nonācis savā zemākajā punktā. Un, kā zināms, tā ir viena no problēmām, kas ļoti lielā mērā attiecas uz mūsu sabiedrību. Tāpēc man šķiet, ka tā ir vēl viena
diskusijas puse tieši par to, kā māksla var mums palīdzēt. Un gal galā, kāda ir tā mākslas loma, jo, kā jau es arī sākumā teicu, man liekas, māksla ir ļoti saistīta ar cilvēku, jo citādi kāda būtu jēga no mākslas, ja tā būtu tikai absolūti dekoratīvs priekšmets un tikai estētiska vērtība. Ir vēl šī enerģētiskā vērtība, kas arī šajā viņu abu dialogā, jo pateikt, jā, Miervalds Folis fiziski radīja šo darbu, bet ja mēs skatāmies vēl plašāk, varbūt viņš ar savu meistarību iepūta dvašu kaut kam lielākam, kam tālāk bija paredzēts ceļš kļūt par šo transformējošo simbolu, jo tas, kā šī glezna atnāca tieši šīs izstādes tapšanas procesā, arī bija tāds interesants stāsts, jo varbūt glezna pati bija tā, kas vēlējās šo stāstu izstāstīt. Mēs ļoti daudz ko nezinām. Kas par gleznām ir dvēseles? Nu, redziet, ja jūs man jautājat kā budistu filosofijas pētniekam, tad dvēseles nav nekam. Bet kas ir? Ir procesi. Šajā gadījumā ir bijis mākslas tapšanas process, ir bijis abu divu individu kopbūšanas process, ir bijis process, kas ir bijis saistīts ar Aināra ērgļa, piedod ērgli, Aināra Gulbja, putni vien paliek, ir bijis ar viņa iekšējo procesu atbrīvoties no kaut kā, ko iespējams viņš savādāk nebūtu iespējams izdarīt. Dvēselē visdrīzāk būtu kaut kas, ko mēs vienkārši ar prāta palīdzību mēģinātu piekabināt klāt, lai notvertu, sastindzinātu patiesībā kaut ko, kas atrodas vispalaik nepārtrautās pārmaiņās un procesā. Lauri, es gribēju jautāt, jūs pirms tam teicāt, ka vairāk ir tie līmeņi, nevis līmeņi, bet skatu punkti arī no juridiskā viedokļa. Kas ir tas vēl cits, ko jūs neizstāstījāt? Nu jā, es metos aizstāvēt īpašnieku, kurš iznīcināja šo darbu, un tad mēģināju ieskicēt, kādā veidā autors varētu mēģināt, ja vien būtu zinājis, celt iebildumus, piemēram, iet uz tiesu un panākt tiesas pagaida aizsardzības līdzekli, aizliegt, iznīcināt noteikti darbu. Es nejokoju, tāds tiešām ir pieejams. Protams, visticamāk, un jāsaka, es negribu svērt konkrēto gadījumu, bet visticamāk šajā strīdā uzvarētu īpašnieks, norādot, ka ja ir bijusi vienošanās par pienācīgu atlīdzību, tā ir samaksāta, tad īpašnieks jau tālāk var rīkoties ar darbu pēc saviem ieskatiem. Autors savukārt varētu prasīt atlīdzināšanu tad, ja šī darba modifikācija vai iznīcināšana būtu notikusi tādā veidā, kas būtu aizskarošs. Teiksim, kaut kādā ziņā degradētu vai samazinātu mūsu acīs mākslinieku kā personības svaru. Tā apmēram mēs šeit zināšana tā nav, ja? Tas neskaitās. Redzi, es te klausos un saprotu, ka tas darbs ir faktiski kļuvis vēl pat vērtīgāks. Un mākslinieks arī ir kļuvis nemirstīgs. Tas atgādina Banksy slaveno darbu, kurā tiek faktiski tūlīt pēc izsoles tas darbs tiek šredēts, saplosīts, iznīcināts. Tā bija mākslinieka paša iniciatīva. Un iegūst papildu vērtību pie tā. Jā, tātad, tas ir ar mākslinieku piekrišanu, bet šai gadījumā man ir grūti pateikt, kā mākslinieks uz to reaģētu, jo visticamāk ņemot vērā arī Unas meistars minēto personisko aspektu. Te ir kaut kāda cita dimensija, par ko ir grūti teikt. Ja? Tas nav vienkārši tirgū nopirkts vai galerijā nopirkts. Tas ir personīgi pasūtīts. Man ļoti patīk tā ideja, ka pats pasūtītājs piedalās darba tapšanā, jo beigās tas darbs ir ļoti arī skaudrs, ja, ar tām izmētētām tērvēt saliņu pudelēm. Es nezinu, vai tas ir ok uzskatīt, ka tās jau portretēt. Tātad šeit varētu runāt par to, ka tā ir būtībā divu tādu ekvivalentu personību kopīga, iespējams konfliktējoši, bet tomēr tas kopīgs gala produkts. Man, protams, sāpina apstākļus, ka 5 gadu darba rezultāts, kuram noteikti ir arī objektīvi ļoti augsta vērtība, tik viegli iznīkst. Bet
Latvija jau ir pieredzējusi nevienreiz vienu un 20. gadsimtā īpaši, bet galu galā varētu uztaisīt katalogu ar vērtīgākajiem mākslas darbiem, kas ir Latvijā apzināti iznīcināti. Piemēram, Albrechts Dürers, kā runā Pēterbaznīcas altāra glezna ir bijusi. Ja? Var tā arī paskatīties uz šo jautājumu. Ko vēl varētu šeit sacīt? Jūs jautātu par prevenciju, tātad kā tādas lietas varētu iespējams novērst, un iespējams mākslinieki par to tagad sāk intensīvi domāt. Pārdodot darbu ar vienošanos ar darba īpašnieku, var atrunāt, ko ar to darbu drīkst vai nedrīkst darīt. Tā skaitā, piemēram, es varētu teikt, tādi varētu būt. Piemēram, varētu paredzēt, ka, ja muzejs lūdz uz personāla izstādi, tad, kad šobrīd, piemēram, 20-gadīgs mākslinieks zinās, ka 70 gados viņam pienākās personālā izstāde, ja? Ka lūk uz šādu veidu izstādēm pircējiem ir pienākums šo darbu nodrošināt, ka tas tiek muzejam iedots. Ja? Tātad faktiski, kā vienmēr, juristi visu mēģina simplificēt, visu vienkāršot un pateikt, jā, tas taču ir tikai un vienīgi līguma jautājums. Ja? Māra, jums, man liekas, ir ko piebilst. Man ļoti patika, Liepskungs, jūs teiktais. Tas būtu ļoti skaisti. Nav jau tikai līguma jautājumi. Diemžēl šajos te procesos un sarunās ļoti daudz, kur ienāk ļoti tāds sensitīvu momenti, dažādi subjektīvi. Un tas, teiksim, arī muzejam ar privātiem mākslas darbu īpašniekiem, tās attiecības veidojas kā no ar kuru. Es varētu teikt, ka Latvijas Nacionālajiem mākslas muzejam ir principā ļoti labas, jo mums neatsaka. Un šis te Gulbja gadījums ir viens no tiem retajiem, kad mums atteica. Bet tas bija, tas tiešām tika pamatots ar ļoti personisku tādu attieksmi. Ja? Un pieņemsim, tai pašā Miervalžu poļu izstādē mums bija ļoti daudz darbu no privātiem portreti, īpaši no privātiem krājumiem, no privātām kolekcijām. Un starp citu tādi arī portreti, kas nemaz netik ļoti neglaimoja savam, teiksim, portretējamam. Un mēs tur saņēmām pat diezgan daudz pārmetumus no diezgan labi pazīstamiem mūsu sabiedrības locekļiem, kur teica, kāpēc jūs tur to esat izstādījuši, viņš taču ir noziedznieks. Ja, un apmēram tā tad mums, es teicu, mēs necenzējam šādā veidā un mēs neierobežojam eksponēšanu. Ja. Jā, tā ir tāda interesanta, bet es tomēr gribētu teikt, ka te mēs tiešām varam runāt arī par šī īpašnieka ļoti lielu savu ego. Es tomēr arī gribētu teikt, ka viņš uzskata, ka es nenosodu, absolūti nē. Es ļoti vienaldzīgi par to, teiksim, izsakos, bet es tomēr uzskatu, ka tā ir tāda sajūta, kas pārņēma šo gleznas īpašnieku, ka principā viņš var ar to rīkoties, tas ir viņa īpašums, viņš var rīkoties kā grib. Es to tomēr drusku tā uzskatu. Jā, autortiesību jautājums, protams, neviens Miervaldim Polim nav atņēmis autorību. Jā, šis darbs, protams, ir iegājis Latvijas mākslas vēsturē ar savu šo nebijušu šādas situācijas, teiksim, aprakstu, un tāds viņš arī būs. Šī darba fotogrāfijai šobrīd ir milzīga vērtība. Jo praktiski ir viens attēls, kas ir šim darbam. To darbu jau bija ļoti grūti arī nofotografēt. Ja? Un viss tas ir, es zinu fotografu stāstu, kā tas noticis bija un tā. Lūk, fotogrāfs arī šai situācijā, starp citu, parādās kā iesaistīta un kā persona, kurš, starp citu, ir arī nepārāk labi šobrīd jūtas tādā ziņā, ka tas fotogrāfētais darbs, ja tas fotonegatīvs vai digitālais attēls vai kas, ir ļoti ekskluzīvs šobrīd. Ja? Tā kā te sanāk kopā patiešām ļoti daudz dažādu jautājumu. Bet mākslas uzdevums jau nav likt justies labi.
Es nepiekrītu. Es nepiekrītu. Es tomēr domāju, ka mākslas uzdevums kopumā ir justies labi. Jā, uzdot jautājumus, meklēt atbildes, censties saņemt atbildes, bet to visu darīt tā, lai mēs justos labi. Un labi jau nav tikai, kā saka, tādas sentimentālas izjūtas, skaistas vai kaut kas tāds. Labi varbūt arī tad, kad mēs jūtamies ar skarbi skarti vai kas, arī labi var justies. Bet redziet, man liekas interesanti, cik tas darbs, cik viņš liels ir, tie izmēri tiešām 5 metri? Oriģināls, es saprotu, bija 4x1,8, jā? Iedomā, nopaļosim uz 5. Tad tāda numeroloģija izveidojās 5 gadi, 5 metri. Lielākais darbs Miervalžu Poļa daļradē. 2 lieli ego. 2 lieli ego. Iedomājieties, ja tas būtu vienkārši tāds miniatūrs neliels darbiņš. Mēs visdrīzāk par to šeit tik daudz nerunātu un nespriestu. Tā būtu, Māra? Es domāju, ka par faktu kā tādu, ja atklātos šāds fakts, tāpat spriestu un runātu, jo tas, es domāju, ka darba izmērs neatsver, teiksim, šo problemātiku, nemazina šo problemātiku, kas tomēr ir veidojusies šīs akcijas, teiksim, tādas akcijas rezultātā. Bet, protams, ka, jā, jo mēs jau arī tajā pašā muzejā mēs tik daudz saskārāmies ar poļu darbiem, ka mēs visi gribējām redzēt, un es tiešām dzīvē neesmu to darbu redzējusi, ja? Un es gribēju redzēt, diemžēl neredzēs, jo tas ir tā kā, es domāju, ka tas lielums, jā. Man fotogrāfs, kas fotografēja, teica, ka darbs ir bijis 5 metri. Ja? Es tikai to varu pateikt, ja? Tas garumā. Varbūt, ka bija mazāk. Es nezinu, vai arī šis līmenis ir apspriežams, bet vai ir kāda nianse tajā, ka tas ir pasūtījuma darbs? Vai tam nav nozīmes? Ja Ainārs Gulbis šādu gleznu vienkārši būtu nopircis, vai tas kaut ko mainītu šajā stāstā? Viņš nopirka, protams, jo arī samaksāja. Viņš pasūtīja, viņš maksāja par to. Vai tam ir nozīme? Es domāju, ka tur tieši šajā brīdī ienāk tas ļoti subjektīvais, ja? Un tur ienāk tas ētiskais jautājums, varbūt vairāk pat gandrīz vai. Jo Gulbis, viņš jau bija tā kā līdzautors tam darbam. Viņš jau pasūtīja. Viņi jau kopā sprieda. Viņi ne tikai kārtas kopā spēlēja, bet viņi noteikti tos 5 gadus arī, kamēr Polis to gleznoja, viņi izdzīvoja savā veidā arī to. Es domāju, ka viņi diskutēja, bet es tagad runāju to, ko es nezinu, pilnīgi, ja? Bet es domāju, ka viņi arī diskutēja, kāpēc tur, teiksim, ir tā Engra, teiksim, tās tēls no Engra gleznas, kāpēc ir no Velaskēs, kāpēc ir. Es domāju, ka viņi par to noteikti runāja. Man tā liekas. Es varbūt tikai pateikšu, es nebiju klāt šajā posmā, tikai es varu noteikti teikt, ka gan Aināram Gulbim, gan Miervaldim Polim šī saruna par mākslu un saruna par procesu vienmēr ir bijusi ārkārtīgi būtiska. Un, kā jau es sākumā teicu, kas man liekas ir būtiski, tas netapa kā portrets. Aināra Gulba vēlme bija uzgleznot šo paradīžu Nelli. Gulbis tur ienāca pēc Miervalžu Poļu vēlmes un beigās bija šķīstītava, ja mēs skatāmies pēc Dantes. Tā kā tur viss ir ļoti, ļoti savijies. Un, es vēl gribētu ienest šajā diskusijā vēl vienu aspektu, ja mēs paraugāmies mākslas vēsturē, tad 18. gadsimtā aristokrāti gan Itālijā, gan Francijā, kur bija nonākuši diezgan lielās finanšu grūtībās, lai kaut kā sakārtot savu tā brīža situāciju, sagrieza pa gabaliņiem savā īpašumā esošu Ticiānu un Rafaela gleznas, šos mazos formātus pārdodot citiem un tādējādi mēģinot iziet no krīzes.
Šī informācija ir atrodama. Šo darbu restaurācijas procesā ir arī bijuši šie stāsti, kad restaurējot gleznu ir meklēts šis trūkstošais fragments, reizēm atrasts, reizēm nē. Bet es domāju, ka šāda veida iznīcināšana, kad tu savu darbu, kad tu šo savā īpašumā esošo darbu sagriez pa gabaliem un pārdod, tas ir, es domāju, tā ir ļoti, ļoti nosodāma darbība. Bet šajā gadījumā, man liekas, ir vēl šis cilvēciskais aspekts klātesošs, ne tikai mākslas vērtība. Nu, pie šķīstītavas jau mēs vispār varam filozofēt tālāk, jo nekas jau nešķīst tik labi kā uguns, vai ne? Tā ir? Jā, tā kā var jau būt, ka tas bija loģisks turpinājums šķīstīšanas tēmai. Iedomājieties, ķīniešu mākslā ir tā, ka gleznas īpašnieks parasti uzliek savu zīmogu. Un līdz ar to, ja tās darbs ceļo no vairākiem īpašniekiem, jūs spējat iztēloties, ka tas beidzās ar to, ka ir tīpaši tās mākslas veids, kur tiek atstāti tā kā tukši laukumi, kur vai nu figūras vai augi ir tikai vienas gleznas stūrī, tad katrs īpašnieks uzliek savu zīmogu. Un imperators uzliek vēl vislielāko zīmogu. Un vienā brīdī tur ir vairāk īpašnieku zīmogu, iespējams nekā paša satura. Tad iespējams šajā gadījumā Ainārs Gulbis ir uzlicis zīmogu ar uguns palīdzību ļoti specifiskā veidā. Un šis darbs ir pārgājis jau kaut kādā, es nezinu, arhetipiskā kopējā atmiņā un ceļos tālāk. Bet man ir jautājums, bet Miervaldes Polis, kāda bija viņa reakcija, kad viņš uzzināja, ka tas darbs ir sadedzināts? Tas ir tā kā mēs par to neesam... Pirmajā mirklī viņš Daiga. Tu ar viņu runāji, tu vari izstāstīt no pirmā vota. Citēt tieši? Citēt tieši. Patiesībā LSM jau var noklausīties to telefonu sarunu. Tā bija Latvijas televīzijas telefons. Bija arī neoficiālā. Šo mēs gribam dzirdēt īpaši. Neoficiālajā sarunā Miervaldes teica, mauka tāds. Pēc tam atbrauc pie manis un apspēlēja daļu kārtīs. Bet viņš par to bija padomājis, un pēc tam jau, kad mēs sazinājāmies nākamajā dienā pēc izstādes atklāšanas, manuprāt, Miervaldes diezgan labi apzinājās to, ko Māra teica. Ka šī glezna kļuva par viņa performanču turpinājumu, un ka šī glezna, tas par vārdiem runājot, ir tas zīmogs, kas viņš šobrīd ir patiešām zināmā mērā uzcēlas kaut kādā kalnu virsotnē. Pēc kaut kāda aizmirstības mirkļa, kas nav mazsvarīgi, jo, diezin vai Latvijas laikmatīgās mākslas procesā līdz šim daudz runāja par Miervaldes Poļa daļradi. Tas bija kaut kur paslēpties viss. Tā īsumā. Un tas, ko viņš vēl piebilda, sekojot līdzi arī tām kaislībām, kas ap šo faktu virmoja, un cilvēkiem, kas arī bija aizbraukuši pie viņa šajā sakarā, viņš teica, bet viņi jau nepazina Gulbi. Un līdz ar to tas arī liecina par šo darbu radīšanas pusi un attiecībām starp mākslinieku un īpašnieku, kas nebija vienkārši pasūtītāji. Bet sakiet, es tad klausos, bet kāpēc tad sacēlās tā ažiotāža? Izskatās, ka vienkārši ir ļoti loģiska performance notikusi visam Miervalža Poļa mākslinieka ceļam. Kāpēc sacēlās tāds virpulis? Es domāju, ka tā nav tomēr tāda loģisks varbūt tāds ceļš. Es tomēr domāju, ka varbūt ne tik ļoti interesants, nenoliedzam. Un es arī tiešām vēlreiz gribu uzsvērt to, man liekas, to performatīvo. Bet, mums jāatcerās, ka mēs runājam par radošiem cilvēkiem, par māksliniekiem, kas ir radītāji un kas nopietni, teiksim, pieiet tam, ko viņi rada un savai daļradei. Un jā, es saprotu, ka tieši ļoti nav paticis es te neredzu gan nevienu šobrīd klātesošo, kas te būtu par to rakstījis, ka ir jautājums par, teiksim, kā to celt priekšā. Man personīgi šis risinājums, kā tas te tika izdarīts ar šādu te izstādi un ar, teiksim,
kā tādu vainagojumu tam vienam noteiktam Mierovalžu poļa darbības veidam, man šķiet ļoti labi. Te pacēlās jautājums, vai jāsit ir ziņneši, ja? Tātad, kas informē par to. Bet es šodien runāju ar vienu savu kolēģi, kurš nav nemaz tik tāds smalkās mākslas pazinējis, viņš tāds vairāk tāds saimniecisks cilvēks. Un es pieminēju šo teicienu, nevar sist ziņnešus. Viņš saka, ziņnešus parasti sit. Viņš saka, un ziņneši ir tie, kas visbiežāk aiziet bojā. Viņš saka, tāda, diemžēl, vēsturmāc to. Es uzskatu, tas viss ir tas dzīvais process, kas notiek, un saprotiet, mums beidzot, tai mūsu mākslas vidē, es gribētu teikt, ir patiešām viens, var pat atļauties teikt, tāds savu veidu pikantums, stāsts par šo, teiksim, par tām kaislībām, kas mākslas pasaulē var notikt, un ko var raisīt māksla. Mēs to nevaram arī aizmirst, ka māksla, mēs te runājam par to, ka māksla, par dvēseli mēs runājām, ja? Tātad mākslai vai ir vai nav tāda dvēseli, bet mēs zinām, ka ir mākslas darbi, kas uz mums atstāja ļoti emocionāli iespaidu. Un ir mākslas darbi, kur mēs ejam garām kā tukšai vietai, un tie mums nav vajadzīgi, jo viņi mums emocionāli neuzrunā. Jo māksla jau ir tā, labi, mākslā iesaistītie cilvēki, kuriem tas ir darbs, tā ir cita lieta. Ja? Mēs uz to visu skatāmies tomēr atkal drusku savādāk. Bet cilvēkam ir jāatrod šī sasaiste ar to konkrēto darbu. Ja šīs sasaistes nav, tas darbs viņam nav vajadzīgs. Un līdz ar to es domāju, ka ir šie subjektīvie jautājumi un meklējumi un tie dvēseles meklējumi nosacītie. Ja? Es domāju, ka to mēs nedrīkstam aizmirst. Un tas cilvēks ir viņš kļūst ietekmējams arī, atkarīgs savā veidā arī. Jo man ir teikuši cilvēki, kuri saka, lūk, es nesaukšu nevienu vārdā, bet es nevaru dzīvot vienā telpā ar tādu un tādu mākslinieku darbiem. Pie tam ļoti zinām mākslinieki tādi, ja, kur es uzreiz varu pateikt, ka man ir ļoti grūti ieiet izstāžu zālē, kas ir pilna ar mājas tabaks darbiem. Man personīgi, es par sevi varu atļauties tā runāt, ja. Un mēs esam muzejā cik izstādes taisījuši un viss, un es ļoti nelabprāt eju tais telpās iekšā. Jo viņi nāk ar savu valodu, ar savu enerģētiku. Katrs mākslas darbs nāk ar savu enerģētiku tomēr arī. Un ir tādi darbi, ar kuriem tu vari sadzīvot, un ir tādi, kuriem tu nevari. Tas ir ļoti vajadzīgs tieši privātīpašniekiem, kuri, ja tu esi privātīpašnieks kolekcionārs, ar apzināti kolekcionārs, tas atkal ir drusku savādāk, jo tad jau tu, principā, pieeji tam mākslas darbam jau ar drusku citu mērauklu. Bet ja tu esi tikai kā saka, mākslas lietotājs, es atvainojos, ka es tik tādu vārdu lietoju, bet lietotājs tādā veidā, ka tu gribi, lai tev mājās ir kaut kāds mākslas darbs, tad tam ir jābūt tādam, ar ko tu vari sadzīvot. Un kas tev sagādā tiešām to prieku un to kaut kādu labsajūtu dod arī. Un šis darbs, protams, tad, kad tas viss notika, es paņēmu mājās no grāmatplaukta izcēlu to poļu grāmatu, atšķīru vaļā un ilgi pētīju šo darbu, Un secināju, ka principā no viņa izpildījuma manieras šis ir vispār viens no tomēr labākajiem viņa tādiem portretu gleznojumiem, jo tur ir tik daudz portretu iekšā, ko viņš ir uzgleznojis. Tā kā, man, protams, ir ļoti žēl, bet es saprotu arī šo otru to pusi, kas var būt ļoti destruktīva, smaga un
Nē, es neteikšu ļoti labi, ja cilvēkam palīdzēja, ja. Un mēs tagad arī runājam, kā saka, tas gleznas īpašnieks jau, kā saka, uz mūsu šo sarunu jau no sen jau noskatās no citas mākoņu maliņas. Tā kā... Jūs varētu iedomāties kādu mākslas darbu, kas jums tā varētu palīdzēt, kā palīdzēja Gulbim šis darbs? Es uzreiz varu pateikt, ka šādi jautājumi jūs man lūdzu neuzdodiet, jo tāpēc, ka mēs esam pilnīgi dažādi cilvēki un nekad man nebūs šādas domas nenāks prātā. Nekad. Bet man tomēr visu laiku ir arī viens jautājums. Šai procesā, šajā rituālajā procesā, tomēr es saprotu, ka piedalījās kaut kādi cilvēki. Man ļoti interesētu, bet es nezinu, man ļoti interesētu, kādas emocijas pavadīja tos cilvēkus. Es nerunāju par Amazonas indiāņiem. Tas ir pavisam kaut kas cits. Bet par tomēr mūsu sabiedrības dažiem locekļiem. Es tā pieļauju, ka tur taču bija kādi klāt. Es domāju, ka tās emocijas, Māri, ir ļoti labi aprakstītas tajā stāstā, ko mēs esam publicējuši, un tur tas... Ar teritoriju, kāds nav lasījis, to es esmu lasījusi. Tur viņas arī ir klātesošas, es domāju, tādā tiešajā pieredzē, un, manuprāt, ļoti, ļoti spēcīgas. Man tās sajūtas bija tādas tā kā deja vu sajūtas, absolūti mēnes šausmas. Un atmiņas sasaucās ar sieviešu dedzināšanu gadsimtos, pēdējos 5. Un es nevarēju to saprast, un vienkārši ir kaut kas neizskaidrojams un mistisks. Un tāpēc šis ir tikai darbs, tad ir arī bijušas sieviešu dvēseles, kas ir aizgājušas, kas ir dedzināts un mīcināts. Un cik daudz viņas ir bijušas, mēs to nezinām. Vēsture dažādi lēš. Paldies, ka jūs atļāvāties to pateikt. Paldies. Glazna ir sieviešu dzimtē. Vārds. Tas nav vienīgais portrets, ko ir glaznojis mākslinieks un kas ir iznīcināts ugunsgrēkā. Iznīcināts ugunsgrēkā vai apzināti iznīcināts? Nē, viņš nav apzināti. Nu, tās jau arī dažādas lietas ir, laikam. Jo viņš ir glaznojis bijušās amerikāņu vēstniece Ketijas Beilijas portretu. Un tad, kad viņi beidz savus gaitas Latvijā, viņi aizved to portretu uz Ameriku. Un, diemžēl, viņas mājā notika ugunsgrēks, kur sadega 2 viņas mazbērni. Un visa no Latvijas atrastām mūsdienu mākslinieku kolekcija. Un 5 gadus vēlāk viņi brauc uz Latviju, viņi lūdz man sazināties ar Pūgoli, ka viņi vēlētos uztaisīt duplikātu šim portretam. Un viņš pateica, ka viņš duplikāts netaisa. Šis ir ļoti spēcīgs stāsts īstenībā. Artur, es kā māksliniekam gribēju jums jautāt, cik svarīgi jums ir, kas notiek ar mākslas darbiem jūsiem tālāk? Jūs sekojat to liktenim vai? Nu, realitāte ir tāda, ka man, teiksim, vienmēr ir interesējis šis laika jautājums, bet tādā aspektā kā entropija, entropijas spēki, entropiskie spēki, kā viens no tādiem visizteiktākajiem aspektiem, kas pārvalda mūsu pasauli. Un es daudzkārt esmu veidojis mākslas darbus, kuri ir iedomāti un realizēti kā mākslas darbi, kuri nedzīvo ilgi, kuri nepastāv ilgi. Tā kā apzināti, ja? Jā. Cēsu mākslas festivālā es veidoju no meteoroloģiskām zondēm pašiznīcinošu liela izmēra instalāciju, kas bija plānota tieši tā arī veidot, ka viņi pašiznīcinās skatītāju acu priekšā. Un tā darba mērķis ir nevis tā kā, tīksmināties par to iznīcību, kaut gan jāsaka, ka arī tā entropiskā procesa laikā ir kaut kas skaists. Noārdās kaut kādas jēgas un rodās citas, un arī tīri estētiski tas var būt ļoti interesanti. Bet tīri tāpēc, lai norādītu kaut kādā ziņā par to lietu zūdību. Tas ir viens no atgādinājumiem par
šī mirkļa vērtību, par lietu zudību pasaulē. Bet tas nenozīmē, ka es gribētu redzēt visus savus darbus, ka viņi vienkārši aizietu postā. Bet tā realitāte ir tāda, ka es nezinu, vai citi cilvēki par to domā, bet es bieži esmu domājis par to, uz kādā laika posmā mēs plānojam savu pastāvēšanu. Teiksim, mēs jau runājām par muzeju iznīcību iepriekšējā mūsu sarunā un tā tālāk. Teiksim, cik tālu mēs redzam šo mūsu civilizāciju, šo mūsu kultūru? Kāda tā izsīsies pēc 100, 200, 1000, 2000 gadu? Vai mēs redzam kaut vienu gleznu vēl pastāvam pēc, teiksim, 5000 gadu? 5000 gadu no ģeoloģiskā laika viedokļa ir niecīgs laiks, jā? No cilvēka dzīves viedokļa, protams, tas ir milzīgs laiks. Un tagad, teiksim, ja mēs zinām, es nezinu, varbūt Kaspars zina, bija Ķīnā tā gleznotāja skola, kur gleznoja ar ūdeni uz akmens. Ja, ainava tiek uzgleznot un viņi vienkārši izžūst un izzūd. Ja, tas ir tāds varbūt ļoti sakāpināts veids runāt par laiku, entropiju un zūdību, bet būtībā šai materialitātei ir robeža. Un tieši tāpēc es arī pirms tam izteicu to domu, ka šī Miervalda poļa glezna iespējams pārdzīvos visas viņa pārējās. Tad tā tomēr ir dvēsele. Nu, jā, es par to man ir grūti spriest. Ir jau tā, ka muzeja jau jums pateiks, ka muzeja glabā mūžībai. Mūžības, kā mēs saprotam, jau nav tādā veidā. Tādā veidā izmērām jau nav. Un praktiski jau viss jau ir savā veidā pakļauts bojā aiziešanai. Pirmie muzeji publiskie, kad pat radīja? 18. gadsimtens pirmie publiskie muzeji. Tātad tiek ielikti milzīgs resurs tiek ielikts, lai saglabātu. Jo muzeju uzturēšana visā pasaulē ir dārgs prieks, ja tā teikt. Ja? Bet muzeji tiek veidoti pirmkārt, lai apliecinātu tās tautas, valsts, vietas vai kaut kādu šo identitāti un nepieciešamību saglabāt kaut kādu šo vizualitāti, lai runātu par to. Un māksla tai ziņā ir viens no muzeja tām sastāvdaļām, tām speciālajām daļām, teiksim, muzeja, kas ir visvairāk pieprasīti. Jo tāpēc, ka māksla ir tā, kas visvairāk uzrunā cilvēkus tomēr. Kaut gan šobrīd jau muzejos kā mēs runājām iepriekšējā vienā sarunā par paradigmas maiņu, un tie stāsti jau ir. Muzejam jau ir jāspēj arī tos stāstus izstāstīt. Un māksla palīdz veidot to un darīt. Cik ilgi saglabāsies? Mēs nevelti mēs cīnāmies šobrīd ar visām drošības jautājumiem un muzejos tieši tāpat. Un tas viss tiek vērsts uz to, lai mēs censtos saglabāt. Cik ilgi? 100, 200, 300. Un tad nāk tie arheoloģiskie izrakumi vai kas, kur pēkšņi parādās, un tad ir tādas lietas, kur mēs runājam par, teiksim, cik tur pirms mūsu ēras vai vēl kā laikiem. Alu gleznojumu, kas ir zinām 35,000 gadi, kas tiek rēķināts kā 800 paudzes aptuveni cilvēku. Bet pēc pāris tūkstošu gadiem arī mūsu artefakti, kā mobīlie telefoni, nākotnes pētniekiem liksies kaut kas ārkārtīgi brīnumains. Tā var būt. Saturs vēl vairāk. Jā. Varbūt tas liks. Un tas ir jau tas netveramais. Varbūt tas jau tobrīd liksies mākslas darbs, tas saturs. Mans sakrālais punkts ir tas pulkstenis savukārt. Un parasti ap šo laiku mēs ļaujam uzdot jautājumus no zāles. Tā kā šoreiz veseli 5 eksperti, katram var jautāt, vai visiem kaut ko, vai katram atsevišķi, lūdzu.
Ja drīkst jautājums, kāds varētu būt nemākiskais zaudējums šādā gadījumā, vai kā to aprēķināt, piemēram, kā mākslinieks var celt kaut kādu konkrētu prasību, vai kā aprēķināt to netvaramo? Nu, jā. Būtībā morālā kaitējuma prasības ir sarežģītākās. Ja runā vispār par kaut kādām tieslietām, tad zaudējuma prasības, un tajās ir īpaši morālā kaitējuma prasības kļūst aizvien populārākas. Gan privātpersonām, gan arī, piemēram, pret valsti. Un šī ir tā sarežģītā lieta, jo tas ir viss ļoti atkarīgs no subjektīvā. Pirmkārt, ir kaut kādi cieti mērāmi kritēriji, kur var viegli kvantificēt. Piemēram, gadījumā, ja kāds, kā to pasaka, aizskarot cieņu, iznīcinātu darbu, un tas mākslinieks, kura darbs tiek iznīcināts, ir pazīstams un slavens, tātad Miervalžu Poļa gadījums, noliekot to kontekstā ar jaunu un daudzsološu netik pazīstamu mākslinieku. Šeit varētu runāt par kādiem kvantificējumiem rādītājiem, bet tas lielā mērā ir atkarīgs no paša mākslinieka, sevis pašapziņas un tā novērtējuma. Un uzreiz ir jāsaka, ka Latvijas tiesas ir ļoti piesardzīgas, spēlējoties ar skaitļiem. Mums nav miljonu prasības un arī visticamāk tuvākā laikā nebūs. Tātad tas, jāsaka tā, cenšoties samazināt arī cilvēku dziņu un vēlmi iet tiesāties. Ja tu zini, ka tu tiesāsies, tu prasi 10 000 un tev piespriedīs tur 800, tev bieži vien tur noplok tā vēlmi iet uz tiesu pēc taisnības. Bet ļoti konkrēti jāsaka, ka tas būs atkarīgs no tādiem kvantificējumiem, kritērijiem, kā konkrēta darba, ja mēs projicētu, abstrahējoties, protams, no konkrētā gadījuma, bet ja mēs projicētu, ka mākslinieks ir aizskarts ar to lietu, kas ir notikusi, iznīcinot viņa darbu vai modificējot viņa darbu, viņš varētu teikt tā, šī darba vērtība kopumā, kāda tā ir, un iespaidu, kādu tas atstāja uz mani. Tā tad arī diezgan netvaram. Šādas lietas ik pa brīdim ir, laikam ar Latviju saistīta, diezgan arī pazīstama Vācijas arhitekta von Garkāna Berlīnas stacijas projekts. Šeit klātesošie varbūt arhitekti labāk to zinās, bet arī prasība par to, ka šo stacijas projektu Vācijas dzelzceļa kompānija neuzbūvēja pilnībā. Tātad tā ir, ja nekļūdos, ir bijusi simetriska celtne, un viena daļa vienkārši nav uzbūvēta. Un tā tad pazūd šīs ēkas simetrija, pazūd pavisam. Tā ir cita telpa, kas ir radīta. Un arhitekts, protams, pamatot var teikt, projekts bija citādāks, ja jūs esat būtiski sagrozījuši. Un tas arī ir autora tiesības uz darba neaizskaramību. Bet par darba iznīcināšanu, kā jau mēs šodien diskusijas laikā secinājām, ka tas nav tik viennozīmīgi, ka te tomēr nav tā, ka darba iznīcināšana, it īpaši, ja tas ir bijis pasūtīts, it īpaši, ja autors un pasūtītājs ir bijuši cieši pazīstami, labās attiecībās, tad tas varētu arī būt diezgan sarežģīts gadījums. Es gribēju vairāk, pavirzīt varbūt to sarunu uz to entropijas tēmu, pēc mums ļoti patiks. Būtu interesanti dzirdēt visu diskusiju dalībnieku viedokļus par to, kāda ir varbūt patiesā mākslas forma. Vai lietām tiešām vienmēr būtu jāizgaisa tā, kāds notiek dabā, tā, kāds notiek visumā, vai arī mums kā sabiedrībā vajadzētu tiekties pēc to ilgmūžīgi. Jo beigās no vienas puses saprotu argumentu, mēs gribam būt dari no darbs. No otras puses, ja mums nebūtu tajā brīdī, alu cilvēku atstājuši glazmas vai renesanses laikā cilvēki stāstīja rakstījuši par to, kas notiek, mēs neko nevarētu zināt. Par to entropiju runāt, man nāca prātā Heraklīts, kur viņš saka, ka viss šis sakārtotā pasaule, kosmos, ir nekas cits kā vienīgi mūžīga uguns. Līdz ar to tas ir kaut kādā ziņā ielikts. Vienkārši tas ir brutāls dotums pasaule. Tāda ir, kamēr mēs nespējam nekādā veidā tikt prom no savas patības, jo arī tādā veidā ir iekārtot cilvēku suga. Līdz ar to es domāju, ka
šis precedents nevēsta par to, ka pēkšņi tagad Latvijā radīsies, kas to lai zina, bet radīsies kustība, kas tos darbus pirks, iznīcinās, bet tikai Jauns virsiens mākslā. Jā, tikai tā atšķirība ir tāda, ka Latvija zeme, kura dedzina. Neskatoties uz šo šķietamo šoku par to destrukciju, pamatotu daudzējādā ziņā, bet ka tas nav noticis publiski, turklāt tas ir noticis tagad pēc īpašnieka aiziešanas. Tas nav gadījums, kur sociālajos tīklos kaut kas tiek izlikts nekavējoties, bet tas ir kaut kādā veidā apslēpts. Tas ir bijis saistīts ar īpašnieka personību. Viņš to ir vēlējies apslēpt, bet tas ir pēc tam kļuvis par daļu. Bet šeit es jau aizgāju prom no entropijas. Es ļoti īsti tikai piebilstu, ka manuprāt, māksla ir viens no tiem veidiem, kur mēs varbūt izmisīgi mēģinam pieķerties kaut kam lielākam, kā mēs paši. Ja? Tas, ko mēs saucam par mūžību, kas ir mūžība tikai relatīvi pret cilvēku dzīves garumu. Un tādā ziņā, es domāju, ja tiktu iznīcināts kāds ļoti dārga automašīna vai kaut kas tāds, kas nav unikāli priekšmeti, protams, būtu cita saruna, tā būtu vienkārši anekdota. Ja? Tiesvedība būtu iespējams, jā. Bet šī gadījumā mēs, protams, runājam par simbolisku vērtību galu galā. Un tas arī, es domāju, ka tā mākslas spēja virzīt apziņu uz kaut kādu transcendenci arī ir tā viņas dziļākā vērtība. Es tikai varu priecāties, kā ir, par to, ka mēs muzeja ēku, mūsu galveno Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galveno ēku pēc rekonstrukcijas izdomājām atklāt ar Miervalžu poļu darbu izstādi. Jo tur bija skaidrs uzstādījums, jo es ļoti lauzīju galvu, ar ko. Nu, tad mēs gribējām, izcēlām viņu kā Latvijas laikmetīgās mākslas. Nu, tādu siltstēvu, ja tā var teikt, ar kuru saka, un visa viņa, teiksim, to darbību mēs tā pasniedzām. Un, nu, šobrīd es varu teikt, ka mēs nekļūdījāmies. Viņš tomēr ļoti labi ierakstās tieši šajā, teiksim, tādā dalījumā. Es nezinu, pavisam īsi, neko oriģināli es droši vien nepateikšu, bet man liekas, ka tā ir tāda cilvēka nolemtība. Mēs apzināmies savu laicīgumu un savu iznīcību, tāpat kā viss, kas ir mums apkārt. Jo pat, ja mēs sakam, ka ūdentiņas, akmentiņas tie dzīvos saules mūžu, mēs ļoti labi saprotam, ka arī tie nedzīvos to saules mūžu. Bet tāpat laikā mēs izmisīgi cenšamies radīt kaut ko, kas varētu palikt pēc mums un palikt pāri. Nu, tāda... nezinu, nožēlojumu un skumju eksistenci, bet tā tas ir. Bet to jau rāda arī visas privātās kolekcijas, arī kolekcionēšana šī tieksme. Tas tieši, jo mēs kolekcionējot, un kolekcionāru rodas arvien jauni, un tā kolekcionēšanas tieksme cilvēkiem ir vienkārši fenomenāli, jāsaka godīgi. Ja? Un rodas viens muzejs pēc otra, un privāts un tā tālāk. Tik daudz jau nemaz nav vajadzīgi. Nav jau, tas jau... Nē, nu, pietiek ar vienu, ja? Pietiek ar dažiem nacionāliem, ja? Nu tā. Nē, nu, bet tā ir tāda lieta, kas visu laiku attīstās, notiek, un līdz ar to tā tieksme saglabāt mums. Tas ir jautājums par to, kāpēc mēs tik ļoti gribam saglabāt arī. Tas arī ir jautājums. Es piebildīšu, ka tiešām ārteritorija pastāvēšanas laikā, intervējot ļoti daudzus pasaulē arī zināmus kolekcionārus, es esmu uzdevis viņiem šo jautājumu, kāpēc viņiem tas ir būtiski. Un ļoti daudzi ir savā ziņā atbildējuši līdzīgi, kā teica Māra, bet varbūt pat konkrētāk, ka tādā veidā viņi risina savu eksistenciālo bāļu jautājumu, kas ir katrā no mums, un meklē tās atbildes uz lielajiem jautājumiem un par to, ka tā vīzija, ka tā kolekcija, viņa, protams, vairs nebūs nekad tāda, ja kāds viņu pārņems, jo tā cilvēku vairs nebūs, bet viņi it kā turpinās to domu formu, ar kādu kolekcionārs viņi ir veidojis. Līdz ar to viņi turpinās dzīvot arī pēc viņa, jo tā mūsu tieksme kaut ko saglabāt vai arī iegādāties bieži vien arī ir veids, kā
mēs katrs risinām šo eksistenciālo baiļu jautājumu. Tas mūsos ir, lai arī kādas transformācijas procesus mēs neesam izgājuši, bet kaut kādā tajā pēdējā brīdī mums katram šis jautājums acis priekšā parādās, un mums tai robežai ir jāiet pāri. Un kaut kādā veidā māksla var mums palīdzēt tikt tam solīt tuvāk, bet tas lielais darbs vienalga ir jāizdara pašiem, un kā mēs to izdarām, tas arī ir varbūt kaut kāds citas sarunas temats, bet arī ar šo darbu un šī darba ceļu un to, kas varbūt tālāk notika ar īpašnieku, kurš ir šai saulē, bet ko viņš vēl paspēja izdarīt līdz tam un ko sakārtot, es domāju, ka tas ir tāds ceļš, un tas mākslas uzdevums ir būt mums blakus tajā, ko mēs nevienmēr varam noformulēt vārdos. Skatoties uz to gleznumu, es redzu tur tikai paradīzes elementus. Man tik grūti saskatīt Ellis elementus. Jo tā vai citādi, katra māksliniekam ir kaut kāds rokastis, man šķiet, ka no tās gleznas nāk tāda labdabīga. Jebkurā veidā vienalga, tā ir labdabīga, ko var saskatīt. Kādi ir tie elementi, kur var interpretēt kā Ellis elementus, vai nav tā, ka gala rezultātā 5 gadi, tas ir, manuprāt, no jebkura cilvēka ļoti garš periods, lai radītu šo darbu. Un dzīvot emocijās Elle un paradīze 5 gadus, tas ir pārputs ar to visu. Vai nebija tā, ka gala rezultātā tās Elles tomēr pietrūkās, un līdz ar to nāca tā doma pieaicināt pašu Aināru Gulbi, lai radītu šo te, provokācijas daļu, ko es tā teiksim. Jautājums Unai droši vien, viņi visvairāk zina laikam par to. Par paradīzi un Elli? Nē, par to darbu. Tas, kā Miervaldes pats to raksturoja, viņš to raksturoja, ka viņš ir radījis mūsdienu karnevālu. Viņš ir ļauj skatītājiem un īpašniekam gleznas izceļoties pa 5 gadsimtiem, bet vienlaikus aizdomāties, ka mūsos cilvēkos, kā sugā, tādos dziļos pamatos nekas nav mainījies. Un kā viņš mums teica sarunā, jā, tur ir fragments no Engra savā laikā erotiskākā darba, kad viņam bija 80 gadi pāri, bet pliks meitenes jau joprojām izskatās tāpat. Tā bija tā Miervalžu poļu versija par šo darbu, un es domāju, ka paradīzi un Elle arī varbūt nevajag uztvert burtiski un meklēt tur velnu rasti, bet paradīzi un Elle jau ir mūsos katrā pašā. Kaut kādos dzīves mirkļos mēs katrs ar to sastopamies caur elementiem, kurus mēs nevienmēr zinām. Un Gulbis, kad runāja par šo darbu, viņš lasīja par Dantu un Beatriču, un viņam virs kamīna bija vitrāža ar fragmentu, kas ilustrēja fragmentu no tā visa. Un viņam bija savu paradīzi un Elle, un Miervaldim Polim bija savu paradīzi un Elle, un es domāju, ka šeit nevajag konkretizēt. Varbūt tev, Kaspar, ir kāds filozofiskāks skatījums. Tā saules pudeles, tomēr. Vai ne? Elīgi. Bet arī, tās pie paradīzes? Pie vienas dopamīnas paceļās, un ir tā paradīze, bet, kad tu ņem nākamo, tad sāks Elle. Bet es gribēju piebilst, ka ir tāda nostāsti, ka Dante esot ļoti ātri un ar baudu uzrakstījis Elli un šausmīgi mocījies ar tās paradīzes attēlošanu. Plus, jo paradīze patiesībā izrādījās garlaicīga. Tā kā reāli tur nav ko attēlot. Ok, viss ir forši, ja? Bet teiksim, cik es zinu, tad viduslaikos, piemēram, mākslinieki, kur pārsvarā dominēja tā kā reliģiskie sižeti un baznīcas pasūtījums mākslas darbos, bija ļoti laimīgi attēlot Elli. Tāpēc, ka tā bija tas aspekts, kurā tur varēja rādīt tā kā seksuālas ainas, vardarbību, visu, ko citādāk, kas tika cenzēts. Zem izkārtnes Elli tas viss bija ok. Un tā kā, te ir tāda interesanta aspekta.
Bija vēl viens jautājums, ja? Jā. Man tāds vairāk spriedelējums par šo notikumu. Man šķiet... Bet tā kompakti lūdzu, labi? Jā, man šķiet ļoti interesanti, ka varbūt viņš uzdod jautājumu, kas ir māksla un kas ir mākslinieks. Jo, redziet, ir šis cilvēks pasūtītājs, kurš ir nonācis kaut kādā dzīves punktā, no kur viņš tālāk netiek. Viņš sauc palīgā mākslinieku, kurš ir saistīts ar Debesīm zemi, un viņi kopā izveido šo portālu. Un tad šis pasūtītājs ar šo portālu dzīvo un saprot, un varbūt viņš neiznīcina vai nesadedzina, bet viņš kremē. Kuram ir ko komentēt? Tātad, ja tas darbs būtu bijis aprakts un ticis bojāts, mēs atkal runātu savādāk. Te jau bija par sagrieztajiem darbiem, tas netika akceptēts. Vēl ir iespēja, ka šis darbs būtu nolikts pagrabā un būtu sapelējis. Tad mēs neko par šo darbu neuzzinātu. Tas, ko Māra saka, ka glāznām ir savi likteņi Vēl ļoti interesanti, viņš varētu stāsti. būt nonācis Sutenī, piemēram. Vienkārši kā anonīms darbs, un kāds būtu nopircis un izdekorējis, piemēram, savu. Neko nezinot tālāk, tā kā viņš tas dzīvot. Jo ir tādi precedenti mākslas vēsturē, kur ļoti slaveni darbi nonāk kaut kur aizmirstībā, kaut kur. 5 metri. Nu, tad tas lielos. Arī 5 lielā utenī. Pārdot uz metrāžu. Mēs esam saskārušies ar situācijām, ka, teiksim, ar mākslas darbiem, kas ir Valdemāra Irbīša pasteļa gleznojumi, kur ir iztapsēta, kā saka, šķūnīša sienas, ja? Ar tiem darbiem, un praktiski darbi visi ir gandrīz bojā gājuši. Ja? Tur pastels, ja, un tur neko tur praktiski nevar, viss jau ir nostrīķēts, bet mēs kā muzejnieki esam sastapušies arī ar šādu situāciju. Tā kā mākslas darbi iet bojā. Tie jau, protams, ka tie netiek radīti, lielākoties netiek radīti, lai ietu bojā. Bet tā tas, diemžēl, notiek. Šobrīd šis notikums ir tāds neparasts priekš Latvijas mākslas ainas. Ja? Tā tas ir. Un tāpēc tas piesaist arī tāpēc piesaist lielu uzmanību. Ja jautāja vairāk nav, arī pulkstens rāda, ka mums jau jāfinišē. Es tad beigās laikam gribētu katram dalībniekam pajautāt, kas šajā visā stāstā un tā daudzajos slāņos jūs katru uzrunā vispersoniskāk, bet tā ļoti negari. Varētu palūgt, kurš pirmais? Varbūt tā kā es sāku pēdējais, man visvairāk uzrunā tā transformācija ar šīm mākslas darbas palīdzību. Tā īpašnieks izgāja pilnīgi citā kvalitātē. Man tas stāsts pārsteidz un savā ziņā iedvesmo visvairāk. Es nezinu, man laikam vienkārši ļoti interesants liekas tās krustceles dažādo lietu, kur tas ap šo mākslas darbu mēs dancojam, bet tur ir tā kaut kāda netveramā substance, kur ļoti daudz jautājumu sanāk kopā, un tieši ar to šis ir interesants. Jā. Mēs izrunājam tos jautājumus. Tā dimanta oliņa, kas tur iekšā, un kam īstenībā mēs netiekam klāt, un tieši tāpēc tas ir kas īpašs. Nē, man ir tieši, es papildinot Artūru teikto, tomēr arī saktu, ka tiek uzdot ļoti daudz jautājumu. Ļoti daudz jautājumu, un, teiksim, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, ir savu veidu precedents. Ja? Paldies. Juristam jautājums, bet personīgi? Personīgi, jāsaka, es tikai vienreiz mūžā biju saticis gleznā attēloto, tās pasūtītāju. Un skatoties uz to, ka šobrīd nav vairs ne gleznas, ne pasūtītāja, mana pirmā un arī paliekošā reakcija ir tāda, ka viss ir ļoti trausli un ārkārtīgi viegli. Te ir, un te jau nākamā dienā vairs nav.
Man, protams, ir ļoti žēl, ka viņš īpašnieks neiedeva mums to darbu uz izstādi. Jā, man pat tiešām, tas ir cilvēcīgi. Man pat tiešām tas bija vispersoniskāk. Jā, tas ir Ja es drīkstu, tas bija tas, kas man ļoti pārsteidz tajā vienā sarunā, kas man ir bijusi ar Gulbi kungu pirms daudziem gadiem. Mēs sēdējām viņa kabinetā un viņam aiz muguras bija grandioza, šķiet, purvīša glēsna. Un tā saruna bija lietišķa, bet vienā brīdī es ieinteresējos par to gleznu un sacīju, ka tas ir meistardarbs. Un tad ļoti labprāt sarunbiedrs minēja, ka viņam ir diezgan laba un nopietna kolekcija, bet to neviens neredzēs. Un bija, protams, arī tādā jauneklīgā naivā jūsmā sacīs, bet tomēr cilvēki taču grib to redzēt un kā. Un es biju pārsteigts par to, ka, acīm redzot, ne tikai runa par personiskiem darbiem, bet par šo kolekciju vispār, ka to privāti īpašnieks var paturēt un var arī nerādīt. Un tā ir viena no lietām, par ko es pa brīdim domāju, ka tā tomēr ir cilvēka īpatnība un cilvēka būtība, ka ir kaut kādas lietas, kuras mēs varam paturēt sev, pat ja citiem šķiet, ka tomēr tu varētu parādīt citiem. Un tev kā izstādes līdzautorē, kuratorē, kāds tavs postskriptums? Man tas bija lielā mērā tāds ļoti tieši, arī emocionāli tieši apliecinājums tam, par ko mēs esam pēdējos gados lasījuši, neskaitām daudz pētījumus, un īpaši pandēmijas laikā tas tika piesaukts, ka mākslā ir spēks, ka mākslā ir terapeitisks potenciāls, bet tie lielākoties ļoti daudziem no mums bija tikai vārdi. Bet šis stāsts tiešām apliecina, ka mākslai ir spēks, gan tas, kas notika ar šo darbu, gan tā viļņošanās, kas ap šo faktu sākās, gan šie daudzie jautājumi un aspekti, ko mēs šajā sarunā izdiskutējām, un kas noteikti varbūt vēl turpināsies arī pēc šīs diskusijas. Tas man šķita ļoti, ļoti nozīmīgi, jo tas tiešām pierāda arī vēl to, ka māksla nav iedomājama atraut no cilvēka. Mākslu ir radījis cilvēks, varbūt saskaņā ar kādiem lielākiem visam plāniem un enerģijas kustībām, bet tālāk kā fiziska lieta viņa nav atraujama no cilvēka dzīves. Paldies! Es no sevis tikai varu piebilst kā postskriptumu, ka varbūt mākslinieki man nepiekritīs, bet man šajā stāstā ļoti uzrunā tas arī faktiski, kas ar Unas teikto sasaucas, ka, ja svaru kausā ir izcils mākslas darbs un cilvēka dvēseles glābšana, tad man šķiet ļoti skaisti, ka šis darbs var upurēt sevi un izglābt dvēseli. Un vēl ļoti skaisti, ka no tā visa var radīt stāstu, jo dzīve sastāv no stāstiem. Tos mēs turpināsim arī nākamajās diskusijās. Visiem paldies un visiem ar labu vakaru. Paldies.